karti raksturo pārdevējs. Viņām šāda eksperimenta rezultāti nešķiet pārsteidzoši, jo ikdien nāks apstrādāt tik nobružātas kartes, uz kurām nav salasāms ne vārds un uzvārds, ne arī paraksts. Bankā saka, tas nav attaisnojums. Vairāk stāsta Laura Vonda. Bez nebeidzamām rindām un nikniem pircējiem lielveikalu pārdevējs kļūst nervozes, ieraugot nobružātu maksājumu karti. Noteikt, vai pircējs ir tās īstais īpašnieks, ir grūti. Ir pretenzijas pret parakstiem aizmugurē. Ļoti nekautīvi paraksti, kuri ir izdiluši vai vispār nav. Mans risinājums ir tāds, ka varētu bankas darbinieki ieviest tādu sistēmu kā fotogrāfijas kartēm. Tikmēr bankā norāda, nodilis paraksts nav attaisnojums. Pārdevēji vienmēr var prasīt personu apliecinošus dokumentus. Arī klientam jābūt atbildīgam un jānomaina nobružātā karte. Bet ideja par fotogrāfijām uz maksājumu kartēm nav jauna. Reiz jau izdotas jauniešu kartes ar fotoattēliem, taču praksē tās izrādījušās nepārāk efektīvas. Atrast pietiekami daudz vietas kārtīgai bildei starp visām vajadzīgajām drošības zīmēm nesot iespējams. Viņa būtu ļoti neliela, un es domāju, ka bieži vien viņu arī nevarētu īsti salikt kopā ar to cilvēku, kas ar viņu tā kā iepērkās ar to karti. Jo varētu viņa atšķirties kaut arī tas varbūt būtu tas pats klients, viņš varētu jau atšķirties vizuāli no tā, kas ir nofotografēts tajā bildītē. Un šādu karšu ieviešana ir dārga, jo katrā filiālē būtu vajadzīga aparatūra, lai klientus nobildētu. Lielas jēgas ievies šādu papildu drošības pasākumu nesot, jo tuvāko 2 gadu laikā obligāti visos veikalos jāievieš visdrošākais pircēja identificēšanas veids – PIN kods. Tas nozīmē, ka pārdevējiem nekas cits neatliek, kā neatslāpt ne uz mirkli un kļūt par izcilām rokrakstu pazinējām. Bet jautājums, kas atbildīgs par to, ka uz parakstam atvēlētās ailītes nav saglabājies neviens burts, ja karte derīga vēl vairāk nekā gadu, paliek neatbildēts. Laura Vonda, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija. Kārtējais politiķis, kārtējās lielu uzņēmumu